Sveiks, klausītāji! Ir pienācis laiks atpūsties. Iekārtojies ērti, aizver actiņas un klausies uzmanīgi. Šī būs pasaka par zivtiņu Zeltiņu un pirātu dārgumu lādi. Jūras dzelmē, kur viļņi čukst un burbuļi dejo, šodien notika īsts brīnums. To piedzīvoja kādu zivtiņa vārdā Zeltiņa. Viņa bija maza, bet spīdēja tik koši, ka pat saules stari viņa pazina. Kad tie ienira jūrā, tie vienmēr rotaļīgi mirdzēja uz viņas zvīņām. Zeltiņa bija zinātkāra un drosmīga. Katru dienu viņa peldēja arvien tālāk no savas gliemežvāku mājas, lai redzētu, kas notiek jūras dziļākajās vietās. Zeltiņas labākais draugs bija astoņkājis Olijs. Viņš dzīvoja Koraļļu pilsētā un vienmēr bija gatavs piedzīvojumiem. Kādu rītu, kad draugi rotaļājās, tie pēkšņi ieraudzīja, ka viņiem garām aizpeld veca, nobružāta papīra strēmele. Tā bija saplēsta un apaugusi ar sīkiem jūras zāļu pavadieniem. Olijs to satvēra ar vienu taustekli un uzmanīgi atrullēja. Kas tas ir? Viņš pārsteigti jautāja. Zeltiņas acis ieplatās. Uz papīra bija uzzīmēta karte. Tajā bija zemūdens kalni, nogrimis kuģis un mazs krusts kā burts X. X nozīmē dārgumus, Zeltiņa iesaucās. Tā ir visās leģendās. Olijs mirkli padomāja. Tas varētu būt kaut kas ļoti vērtīgs. Varbūt daudz gliemežvāku vai konfektes, Zeltiņa smējās. Varbūt vēl labāk, varbūt tā ir pirātu dārgumu lāde. Draugi nolēma doties ekspedīcijā. Sekojot kartes norādēm, tie peldēja cauri jūras zāļu mežam un garām krāsainiem koraļļiem, līdz nonāca pie liela jūras zvaigžņu lauka, kas atgādināja naksnīgas debesis. Viņiem apkārt bija simtiem jūras zvaigžņu izkārtojušās nejaušā rakstā. Olijs un Zeltiņa uz brīdi apstājās un nezināja, kur doties tālāk. Viņi vēlreiz ieskatījās kartē un pamanīja, ka tajā ir dota norāde. Kartē bija teikts, ka viņiem jāizveido būtiņa no jūras zvaigznēm, lai tā parāda, kurp doties tālāk. Viņi maigi pamudināja zvaigznes pārvietoties. Kad tās bija sakārtojušās bultiņas formā, jūras grunts viegli iemirdzējās un parādījās taka tālāk. Zeltiņa un Olijs turpināja ceļu. Laiks ritēja ātri, bet draugi bija neatlaidīgi. Viņi dziedāja dziesmas, lai ceļš būtu jautrāks. Drīz viņi nonāca līdz vietai, kas uz kartes bija atzīmēta kā Krokodilu klintis. Šeit ūdens bija tumšāks un vēsāks, un no jūras dibena pacēlās augsti akmeņi, kas tiešām izskatījās pēc gulošiem krokodīliem. Vai tev nav bail? Čukstēja Olijs. Mazliet, atzina Zeltiņa, bet pat tad, kad man ir bail, es vienmēr saņemos drosmi doties tālāk. Viņi turpināja ceļu līdz vietai, kur no smiltīm rēgojās veca koka kuģa vraks. Uz kuģa, kā vecas bārdas, bija saaugušas tumši zaļas jūras zāles, un gar tām malām viegli un plūstoši plīvoja garas, zīdainas aļģes. Zeltiņas sirds sāka sisties straujāk. Viņa zināja, ka viņi ir tuvu. Tas ir šeit! Viņa satraukti norādīja, un kopā ar Oliju sāka rakt smiltis pie kuģa pakaļgala. Viņi turpināja rakt dziļāk,
līdz zem smilšu kārtas pamazām atklājās liela koka lāde ar tumšiem, nedaudz nodilušiem dēļiem. Tā izskatījās kā ilgi gulējusi jūras dibenā. Uz lādes vāka bija 3 lielas gliemežnīcas. Olijs atcerējās. Kartē bija rakstīts: dārgumu lāde atveras tam, kurš seko skaņai ššš. Viņi piepeldēja tuvāk katrai gliemežnīcai un ieklausījās. Vienā pūta dziļš oh, otrā ā, trešajā ššš. Viņi pieskārās pareizajai gliemežnīcai, un lāde lēnām atvērās. Olijs un Zeltiņa ielūkojās lādē. Tā bija pilna ar maigi mirdzošām pērlēm, baltām, gludām un apaļām. Starp pērlēm bija vēl daži dārgumi. Zeltiņa uzmanīgi pabīdīja malā pāris pērles un atklāja nelielu laternu ar stikla lodziņa un metāla rokturi. Blakus tai gulēja vecs kompass un tumši brūna ādas cepure ar 3 ieliektām malām. Skaties, viņa čukstēja. Šīs lietas noteikti kādreiz piederēja kādam pirātam. Jā, Olijs piekrita, šie izskatās pēc īstiem pirāta dārgumiem. Olijs paņēma kompasu un pavērsa to dažādos virzienos. Bultiņa kustējās lēni un droši. Šis mums tiešām varētu noderēt, lai tas parāda virzienu uz mājām, viņš sacīja. Zeltiņa pacēla laternu. Tā joprojām viegli spīdēja, it kā gribētu rādīt ceļu. Un ar šo būs daudz vieglāk peldēt tumsā, viņu pasmaidīja. Lai tā apgaismo mums mājupceļu. Pārējo atstāsim, viņa noteica. Lai arī citiem kādreiz ir, ko atrast. Tad viņa aizvēra lādi un lēnām peldēja prom. Ceļš bija kluss un silts, un jūra šūpojās ļoti maigi, it kā vēlētos viņus droši nogādāt mājās. Kad viņi sasniedza mājas, draugi atvadījās. Paldies tev par piedzīvojumu, Zeltiņa teica. Paldies tev, atbildēja Olī. Mājās, atlaižoties savā gultiņā, Zeltiņa sajuta patīkamu nogurumu un siltu pateicību par pavadīto dienu. Olijs vēl kādu brīdi domāja par dienas piedzīvojumiem. Karti, jūras zvaigžņu bultu, kuģi un lādi. Jūra šūpojās pavisam viegli, lēni un vienmērīgi. Ar pateicīgu sirdi un priecīgām domām draugi ļāvās nakts mieram. Tagad arī tev, klausītāji, ir pienācis laiks doties gulēt un uzkrāt spēkus rītdienas piedzīvojumiem. Lai tev saldi sapnīši. Ja vēlies dzirdēt jaunas miega pasakas katru nedēļu, piesako šim kanālam. Ar labu nakti!